Man ir viens klients, kurš stāsta, ka viņam ir ļoti grūti atrast sev piemērotu darbu. Viņš ir nomainījis jau vairāk nekā 15 darba jomas, un tik un tā nav atradis savu ideāli piemēroto darbu. Viņam nepatīk darba režīms, viņam nepatīk darba vide, viņam nepatīk atalgojums, un tāpēc viņš ilgi nenoturās tajā darba vietā un iet meklēt jaunu darbu. Sarunas laikā atklājās tas, ka viņa mamma strādāja darbu, kas viņai pašai nepatīk. Viņa ļoti daudz besījās par savu darbu, par to, cik slikts ir darbs, kādi tur cilvēki, kāds tur dienas režīms, ka tur daudz jāstrādā, agri jāceļās, vēlu jānāk mājās. Un tā šim klientam palikusi zemapziņā trauma jau no pašas mazotnes, ka viņam darbs ir tāds, kurš sagādā ļoti daudz nepatikšanu, ļoti daudz neapmierinātības, darba režīms nav patīkams, un viņš dzenās pēc tāda darba, kas viņam nodrošinās tieši šīs pašas neirotiskās sajūtas. Lai gan apziņas līmenī šis viss liekas kā pilnīgs murgs, kāpēc lai cilvēks sevi pakļautu tādam darbam, kas viņam nepatīk, kas viņu neapmierina, tādam darba režīmam, bet šim klientam zemapziņā ir programma, kas viņam liek izvēlēties tādus apstākļus, lai piedzīvotu šīs pašas sajūtas, kuras viņš ir piedzīvojis bērnībā. Tā notiek zemapziņas ietekme uz dzīvi šodienā.